Noslēgumā jautājums, ka Ventspils ostā atkal bija piestājuši Lielbritānijas karalisko jūras spēku kuģi. Vai pilsētā bija vērojams kādas nekārtības, kā tas bija ar NATO jūrniekiem? Noslēpums. Tad, pirms izkāpa krastā Ventspilī, visi tie jūrnieki, rietumu, NATO, viņi tiek instruēti, ka te ir baigā kārtība, ka te jāuzvedas perfekti. Ja kas te paņems pie dziesmas un noliks pie vietas, man tas patiesi priecē. Un šitie kadeti, kas bija Britu, viņi uzvedās vienkārši perfekti. Viņi bija krastā, viņi nodarbojās ar sportu no vakara un nodarbojās ar sportu no rīta un rādīja, kāds jābūt ir veselīgs dzīvesveids Ventspilniekiem. Ar to es varu pateikt tikai paldies, malači, tā turpināt, lai visi NATO jūrnieki un ne tikai jūrnieki būtu tādi kā šitie, kas bija Briti. Un es gribu pateikt arī toreiz pirms gada, cūcīgi uzvedās ne jau visi. Tur nebija ne latviešu jūrnieki, ne lietuvieši, ne igauņi, ne vācieši. Tur nebija. Tur nebija arī somi nebija, un tā, bet bija tādi, kas tur, tā teikt, parādīja ļoti zem kultūru. Jā. Nu tā kā šis gada laikā es esmu redzējis, kad iet pat Zosu gājienā, kas jau tā kā bērndārs apmēram. Bet tu respekts Ventspili pazīst. Jā, tas man patīk. Jā. Bet apsēties pilsētu kāda ziedoša. Viens var noplūkt tik puķis, cik tu gadu laikā nevar izaudzēt, pareizi?